Vai tas šobrīd nav virtuāls un arī vēlmju domāšanas stāsts par to, ka starptautisko tiesību principos kādu var saukt pie atbildības, ja apvienoto nāciju ģenerālsekretārs ir tur? Jā, šeit ar šo viņa vizīti, manuprāt, apvienoto nāciju organizācijas reputācijai tiešām ir ļoti tāds nopietnas izaicinājums, jo, ja mēs paskatāmies ANO statūtos, kāda ir ģenerāla sekretāra funkcija, ģenerāla sekretārs pārstāv apvienoto nāciju organizācijas vērtības. Un, kā mēs zinām, viena no pamatvērtībām ir kara aizliegums valstu attiecībās. Ja? Un tas, ka viņš ir ieradies agresoru valsts teritorijā, tas man liek uzdot jautājumu par to, cik šī rīcība vispār atbilst ANO statūtiem. Šis tiek ļoti plaši arī diskutēts, piemēram, tajā telpā, kurā es šobrīd esmu, franču komentētāju telpā, un arī saņem ļoti, ļoti negatīvu vērtējumu. Un, protams, tā Putina interese ar šo BRICS, proti pretnostatīto G7, savukārt klubam un, protams, izmantot BRICS, Putina pasaules vīzijas tātad izplatīšanai, jo tas jau ir tas stāsts. Viņam ir alternatīvs skatījums par vērtībām un principiem, kurš neiet kopā ar mūsējo, un cīņa ir patiesībā vēl ar vienu par to, un līdz ar to BRICS, protams, tiek izmantots kā platforma šim viņa plānam, šajā gadījumā ar Guķeres klātbūtni, viņš ir noteikti ieguvējis, ja, un tā arī tāda tā situācija ir. Jautājums ir, vai, piemēram, ANO ģenerālā asamblējā, kura tomēr ievēl ģenerālu sekretāru, teiksim, vienādi vai līdzīgi domājošām valstīm, nebūtu pamats, tomēr šo jautājumu likt uz diskusiju galda. Mums ir studijā bijušies Latvijas vēstnieks apvienoto nāciju organizācijā. Ko viņš saka? Kas ir noticis un ko darīt? Trūkst vārdu? Trūkst vārdu, jo es teiktu tā, lielāku sūdzību iedomāties ir grūti. Kāpēc tas notiek? Uz to man nav atbildes. Es te varētu visādas minējumus izteikt. Viens, kas man nav nekādas informācijas, bet atcerēsimies to iedzienu šrederizācija.